noticēt sev. Ticēt sev, noticēt sev, tāpēc radot šogad prezentē iedvesmu, spēku. Mēs nākam ar papildinājumiem, mēs nākam ar 3 aktīviem produktiem un visiem interesēs, jo es zinu arī bezmaksas pieejas, jo šogad daudz skolotāji meklē kaut ko jaunu, arī skolotājiem skolās ir izaicinājums tehnoloģijas, kas ir nepieciešams, lai atvieglotu to darbu, jo kurš tad vēlās patiesībā strādāt vairāk, pārstrādāties, izdegt, neviens to nevēlās. Šiem ceļiem daudziem es izgāju cauri, tāpēc arī dalīšos šogad iedvesmā, spēkā, lai tos realizētu. Un sāksim varbūt ar 3 kursu ieskatiem, ka ieejot radot.lv, tos varat izmantot arī bez maksas versijās un liederīgi izmantot, parādīšu kā un kāpēc. Un mēs sākam radot mūziku, ir bijis pati pirmā, tiešām grāmatu gandrīz pirms 10 gadiem biju iesākusi rakstīt, un radot mūziku ir mūsu tas pirmais produktiņš, kas ir iesācis to ceļu, bet jūtu, ka vajadzīga informācija ne tikai mūzikā, bet ir jāiet plašāk tālāk, nākamie mērķi ir matemātika, bet šobrīd piedāvāju arī kursus, lekcijas pedagogiem un skolām. Pašvaldībām tas ir galvenais mērķis iedvesmot un palīdzēt. Pastāstīšu dziļāk par šo, un iedvesma ir tie, kuri grib radīt, darīt, jo īstenībā radot vārds, ja jūs pamanat, radot, tas ir radošums, bet tā ir radīšana, kaut kas ir jādara, ir jāmaina arī vecie ieradumi, un kas īstenībā, mūs stagnē, tie ir tie tādi nelabvēlīgi ieradumi, kas mūs apstādina, protams, arī domas. Bet ar tām ir vērts paspēlēties, neuztver sevi arī tik nopietni un darboties. Tāpēc uzreiz aši dalīšos, jo es zinu, kā ir būt pedagogu kurpēs. Jums ir vajadzīgi instrumenti, ko darīt, ko nedarīt. Arī dalīšos, ar ko nedarīt. Un šeit ir interesanti ideja kā QR kodi, kurus var bez maksas izmantot ģenerātori internetā par pilno. Tagad es jums prezentēju, kā, piemēram, jūs varat izmantot šos QR kodus un apskatīt šos 3 radot produktus. Bet interesants fakts ir tāds, ka QR kodi kā var palīdzēt stundām. Ja mēs uzliekam uz ekrāniem, vai tie ir aizsūtot kā mājas darbi, skatoties ātri, arī interesanta platforma ir Kahoots, kur darbojās ar QR kodiem, jūs pievienojaties spēlei. Man arī radot mūzikas grāmatu patiesībā ir visus QR kodiem, kad aši skatāmies. Šī ir fantastiska veidne, un es jums jau uzreiz dodu pirmo instrumentu. Izmantojiet, ierakstot Google QR, tā kā Q. Mums tāds burtiņš nav, bet angļiem ir tātad QR ģenerators. Un jūs varat izveidot paši savus QR kodus, jebkuru mājaslapu, jebkuru arī attēlu bērns var atvērt. Tur ir tik daudz opcijas, attēli, video, ko tik var neielikt QR kodā. Un idejas vairojas darot, radot. Tāpēc radot LV ir vispār radīšanas paru spēku iedvesmu. Un tas pirmais jaunums, kas ir ikvienam, kas vēlas pamainīt kaut ko dzīvē un radīt. Jo man iedvesma ir kā ūdens. Iespējams, jūs esat pievienojušies vispār radot, tāpēc, ka jums arī tās sirds liek bieži vien radīt un ar iedvesmu un iedvesmoties, jo mums abi šie ceļi, vai pozitīvais vai negatīvais, viņi abi divi ir grūti, bet tā nedarīšana ir vēl smagāka, ja mēs neizvēlamies darīt to, ko mums sirds vēlas. Tāpēc ikdienā ir daudzi instrumenti, kā mēs spējam palīdzēt sev. Īstenībā šajās nodarbībās viena no metodēm, ko uzreiz jau pašā sākumā dalījos, ir elpa. Tā ir elpa, ar ko ir jāiesāk. Un man šī gada atklājums ir šī grāmata Vima Hofa metode. Varbūt kādam, kam ieinteresē vispār atgriezties pie savas tādas vairāk iekšējās balss un paklausīties, tad Vims Hofs ir lielisks, kas par to stāst un dalās un ar savu jaudīgo piedzīvojumu. Viņš ir zināms kā ledus vīrs, bet tā elpa ir, ar ko mēs sākam. Tāpēc arī es stundas sāku, es kursus sāku.
ar elpu, jo skābeklis, pēc tam idejas, pēc tam rīcība, jo liekas, kas tad tur ir pelpot un kas tad ir padomāt kaut ko labu priekš sevis un priekš citiem. Tas tālāk nonāk rīcībā, jo mēs pēc tam ļoti ātri sevi apsupējam. Mēs pasakām, nē, mēs jau to nevaram, jo mums nav spēka, un tālāk sākās visi tie iegansti. Un šis kurs ir īstenībā viss par to, ka ir jādara, ir jāieklausās sevi, ir jāelpo. Un pēc tam ir radīšanas process parādīts, un noteikti izmantojot arī bezmaksas piekļuvi un izmantojot arī šo pirmo lapu, kas jums jau liek ieskatīties sevi, jo mēs bieži vien vai nu gribam aizmukt no sevis vai nē, bet tā bail ieskatīties sevi, jo tur ir tās atbildes, mēs zinām. Visapkārt mums var visu kaut ko stāstīt, sludināt, arī es, ka visu kaut ko varu stāstīt, bet jūs paši zinat savu iekšējo balsi un kas jums ir jādara un jāatbrīvo bieži vien tie slogi un tās nastas, kas ir tās balsis, kas jums nepalīdz. Jums vienkārši jārada balsis, kas jums palīdz. Tāpēc man ir tik daudz balsis palīdzējušas, tik daudz balsis nav palīdzējušas, bet tās, kuras nav, es mēģināju atrast ceļu, to spēku ceļu, lai saprastu, jo arī īstenībā tie melu stāsti, par ko es runāšu psiholoģijā, filozofijā, daudz par to tiek minēts, ka jūs zināt, arī klasē, piemēram, skolēni dzird vienu teikumu, katrs savādāk. Un tā arī ir mūsu uztvere, kā mēs pēc domino kauliņiem dzīvē esam nostājušies, kas mums tur ir izgājis, tā ir mūsu bagāža. Un tie ir mūsu bieži vien melu stāsti, tāpēc veidojot jaunu spēku stāstus, jo, kā saka, visumam neinteresē, kas ir bijis pagātnē, visumam interesē, kas ir šobrīd, ko tu vēlies, jo arī ko tu nevēlies, tev viss tas pievelkās, ja mēs būtu nopietnāk, piemēram, ķērušies vairāk un sākuši saprast, jā, mūsu rokās ir daudz, kas nevis, piemēram, skolotāja rokās, vai tagad skolotājs izdarīs visu tavā vietā, vai kāds cits izdarīs, bet mūsu pašu tā vairāk darīšana, radīšana ir tas, kas ved pie šiem spēku stāstiem, pie realizācijas un pie projektiem, kurus tik jāveic un jāveic, jo mēs mūžīgi attīstamies. Tas diploms, ko esam saņēmuši, tas ir tikai sākums, tas ir tiešām sākums. Un arī pārveidot savu pagātni, ka tā man ir gājis, bet šobrīd ir savādāk. Un es mainos, es cenšos, es daru, jo dzīve ir izaicinājuma pilna, viņa nav konstanta, vienāda, viņa visu laiku mainās. Un tā ir tā burvība, un tur tad mēs varam patiesi ieskatīties un ieskatīties arī sevi un radīt. Šis kurs ir viss par to. Izmantojot arī bezmaksas iespēju. Un es ceru, ka tiešām noderēs, un es gaidīšu arī jūsu idejas, kas tad jums notiek jūsu dzīvē un ko jūs gribat realizēt. Un mēs ķeramies klāt pie ABC lekciju, un tas ir skolotājiem ikvienai skolai, jebkuram priekšmetam, un šeit uzreiz man jādalās būs, protams, ar idejām, jūs varēsiet arī ieskatīties aši, kādus instrumentus šeit es izmantoju. Interesanta lekcija, protams, arī darbnīca būs, un izmantojot arī, es esmu padalījusies ar metodēm, jo kas notiek skolā tad, kad mēs ieejam vispār skolā, mēs sadarbojamies ar citiem cilvēkiem, mums ir vajadzīgi instrumenti, kā tikt ar sevi galā, kā uztvert otru. Un tehnoloģijas palīdz, bet es arī mācu, ka tehnoloģijas nav viss, lai gan mans darbs ar tehnoloģijām gandrīz 90%. Tāpēc tik galā nevis tā, ka tehnoloģijas tevi kontrolē, bet ka nekas tev palīdz. Un tad, kad jūs gribēsiet, jūs ieiesiet tajās platformās, bet nevis otrādi, ka tā platforma tevi ar skaņu tā kā uzreiz iedarbina to uztveri, jo, ja mēs aizdomājamies, ikdienā mums var paraustīt 1000 notifikācijas, 1000, un tas ir ļoti daudz, ja jūs padomājat, tie e-pasti, messengeri, īziņas, zvani. Es esmu bieži nesasniedzama, ja cilvēki to apkārt zina, un tā ir mana izvēle saglabājot mieru, saglabājot iekšējo mieru,
un pasakoties, ka šobrīd es varēšu atbildēt tad, kad es spēšu un šo iemācīties, jo mūsdienās arī es redzu, kā jaunieši mācās, tas ir ļoti liels izaicinājums, jo tagad viņš pild uzdevumu, pēkšņi viņš iet TikTokā, tad viņš paskatās vēl kādu citu atsūtīto video, tad ir Snapchats, ir entās aplikācijas, kas var jūs izklaidēt, dabūt to dopamīnu. Bet šī raustīšana ir nervoza, mēs nespējam nofokusēties, un tāpēc, atgriežoties pie elpas, kaut vai mēs esam arī iespējams izraustīti, negaidīti, ieelpojam šīs 3 elpas, nomierinamies, jo ir tiešām patiesībā interesanti, cik daudz pētījumu ir par to, cik daudz mēs esam izraustīti. Tāpēc pirmais ar tehnoloģijām, lai nav tā, ka viņas jūs lieto, tas skan briesmīgi patiesībā, bet otrādi mums viņas ir jālieto, lai palīdzētu, un tad jau tālāk ir fantastiskas aplikācijas bez maksas, ar ko es dalīšos, jo patiesībā, ka mūzikā interesē Radot LV klaviatūra, arī ir opcija to izmantot bez maksas un pielietot un saprast, strādā, nestrādā, un ir lieliskas aplikācijas un mājaslapas, kurās es rādīšu, kurās mēs darbosimies. Un neaizmirst arī, ka mēs ļoti šobrīd mūsdienās dusmojamies. Mēs dusmojamies par konkrētu aplikāciju. Es varbūt pajautāšu, kur tā ir, par ko mēs dusmojamies. Mēs dusmojamies par ChatGPT. Un varbūt pacelt kāds roku, ka jā, klasē ir tā problēma, bet es mācīšu noteikti nevis dusmoties, bet sadarboties kopēji. Jo atceramies, mums nav jādara viss skolēnu vietā, lai gan, kā mēs esam iemācījušies, mēs ļoti to gribam, bet patiesībā pēc tam tas skolēns ir atkarīgs no tevis, un mēs nespējam 30 skolēniem dot to nepatstāvību. Viņiem jākļūst patstāvīgiem tāpat kā mums. Un šeit to atkarību, ka liekas, mēs jau nespējam savādāk, bet īstenībā ChatGPT ir daudz opcijas, kā mēs spētu sadarboties kopā, kaut vai ielikt dzejoli. Šī būs viena no kursa idejām. Iemetam, piemēram, literatūras stundā dzejoli, katrs izsaka savus domas, ko viņš grib šajā dzejolī, un ChatGPT uztais mums dzejoli, mēs varam pasmieties, mēs palabojam kopēji kļūdas, izskatām gramatiku, bet šī ir tā sadarbība, jo skolotājs izmanto tehnoloģijas, skolēns izmanto tehnoloģijas, bet tad, kad ir stunda, tad mēs dusmojamies, ka viens otrs izmanto tehnoloģijas, nedrīkst. Bet patiesībā mēs varam izzināt, mēs varam palīdzēt tajā darbā, jo ir tikai 40 minūtes, un jums ChatGPT šo dzejoli var uztaisīt dažās sekundēs, bet jūs varat tālāk preparēt, darboties, bet jums ir tā kopējā miedarbība, nevis katrs vai sēž savā vienā uzdevumā, vai skolotājs stāsta 40 minūtes visu savu lekciju, bet skolēnam nav skaidrs, ja viņš praktiski nedarbojās. Un šeit arī būs 12 pamatprincipi, ko jūs arī varat pastīties Radot LV, par to, kā tad mēs spējam radīt, nebaidoties no kļūdām, jo kļūdas ir milzīgākais bubulis. Par šo es vienmēr stāstīšu, jo es esmu redzējusi, es pati redzu, kā es mainos, tad, kad es pieņemu, piedodu savus kļūdas, dzīvoju uz priekšu, bet mācos no viņām, nevis ignorēju, paslēpju, noliedzu. Šis ceļš nav tas, kas ved uz to attīstību, jo kļūdas ir tikai iespējas, un šī ir viena no 12 pamatprincipu interesantākām tēmām, par ko es runāju. Un darbnīcā to varēs visu izmēģināt, kāds ir un kādas tādas sajūtas, jo, ja es bakstu pirkstu citam, viņš jūtās slikti, vai es bakstu pirkstu sev, es jūtos slikti. Kāpēc mums ir jājūtās slikti? Mums ir jājūtās, pamēģināsim savādāk, izmēģināsim un strādās iespējams. Kļūdas ir tāds interesants tabū, kas ir iegājies skolā. Tas ir liels arī instruments skolotājiem, kā sagrābt skolēnu aiz krakla, iztēlē un teikt, jā, tu man esi ķepnās, un tā es tev kontrolēšu, bet tur neveidojas sadarbība, tur neveidojas uzticība, tas skolēns tā kā pazūd. Patiesībā kļūdās viņam ir vērts iemācīties, iziet cauri, un mums tas atvieglo darbu. Šeit ir galvenais āķis, kā sadarboties, un arī ar citiem kolēģiem. Ja mēs, piemēram, bakstam viņu kļūdas, mēs varbūt ieejam savādāk, paskatāmies, tu esi kļūdījos.
paskatīsimies, kā mēs varam šo te kļūdu pagriezt arī darba devējiem. Tā pati situācija. No kļūdām mēs mācāmies, mēs attīstamies un mēs turpinam to ceļu. Katram būs izvēle, kur tas ceļš ies, bet tā ir viņa izvēle, nevis mana izdarīt citu vietā. Un šī te ABC lekcija ir visa par to, lai tiešām radītu, lai izprastu, lai darbotos, jo tiešsaistē darbnīcā mēs izzināsim šīs tehnoloģijas, bet runāsim par pašu galveno, kā tad mēs esam dzīvi cilvēki, jo tehnoloģijas arī ir tikai palīgs, bet mums ir tik daudz tehnikas, kā mēs varam spēt kopā sadarboties. Un galvenais nebaidīties no tā, jo tas tā interesanti, ka mēs kaut kā baidamies viens no otra, no citiem, no savām idejām, bet sākt reāli runāt, sākt diskutēt un palaist to savu viedokli arī sev un uzticēties, nevis, ka tās ir tā iekšējā balstiņa ir muļķības, ko viņi stāsta, bet tā iekšējā balss ir patiesā balss, kurā ir jāieklausās. Tāpēc radot ir viss par to, atraisot sevi un savu iedvesmu un radot mūzikā, mūzikas skolotājiem, jo pirmie sekotāji radot mūzikai ir bijuši visi mūzikas mīļotāji, mūzikas draugi, kas arī varbūt māca savus mazbērnus un bērnus arī mājās. Un radot mūzikai, šis gads ir jaunums. Paldies manam vīram Magnusam. Man katru gadu jāsaka viņam milzīgs paldies. Viņš ir milzīgs atbalsts, lai, protams, es arī varētu strādāt. Un šobrīd arī viņš ir ar meitiņu, lai mēs kopā varētu parunāt par idejām, kas ir radot mūzikā un kā jūs varat izmantot uzreiz, tūlīt pat, jo rudens ir sācies, jauns mācību gads ir sācies, un tas ir zīmolis. Ja mēs esam radījuši klaviatūru pa 5 gadiem, teorijas, darba lapas, video testus, kas ir interaktīvi, lai ar vienu klikšķi jūs prezentētu, piemēram, kaut vai, ja es zinu, visiem nav interaktīvās tāfeles, bet projektoru uzlikt un bērns var norakstīt. Tas galvenais mērķis arī taupīt papīrus, varbūt neprintēt tik daudz rādīt, bet mūsu galvenais mērķis, un ko man vīrs arī vairākas reizes atkārtojas, bērns mācās praktiskajā procesā. Mēs visi mācāmies praktiski darbojot. Patiesībā tad, kad mēs mācām skolēnus, mēs vislabāk mācāmies. Šis ir viens arī no 12 pamatprincipiem par to, ka mēs mācāmies vislabāk mācot. Tāpēc skolēnam arī šī opcija ir jādod. Viņu nevajag nopelt, nevajag arī baidīties, nesabīstamies. Tā ir tiešām ļoti interesanta iespēja un paskatīsimies, kā šeit zīmols darbojās, jo jūs spējat paši darboties, rakstīt. Patiesībā jūs šeit varat zīmēt, jūs varat radīt, ko jūs esat nospēlējuši, jo tā reālā situācija, kas notiek tad, kad skolotājiem ir jāuzraksta uz tāfeles vesela dziesma, akšausmas. Šeit ar vienu klikšķi ir dziesma, un tālāk mēs skatāmies, kas ir pie vai taktsmēri, vai kas notiek ar tonalitāti. Šeit ir dieziņš, tātad skatāmies sol beidzās, sol mažors un pierakstam. Šeit mēs arī varam pierakstīt arī tekstu, tātad ritma zilbes, kas jums ir nepieciešams, ko uztvert. Un šeit es aicinu bērnus aicināt pie tāfeles, nebaidīties no bērnu idejām, jo bērni ļoti interesanti skaidro un pat ir dažkārt jautri un ir jauni vārdiņi un paši skolēni saprot viens otru un ir tie stilīgie vārdiņi, bet nebaidīties no tā, ka mēs tikai visu izstāstīsim vislabāk. Patiesībā arī muzikas skolas bērni nāk parastajās skolās un lieliski spēj izstāstīt, jo no vienas prizmas, kā mēs izstāstam definīciju, mans triks ir asociācijas, bet vēl viens skolēns var pateikt, bet šis mazliet izskatās pēc hashtaga, kā mēs vienmēr ar bērniem esam smējušies. Jā, tā kā hashtags, un tu atceries, kas ir tās asociācijas. Tev varbūt neienāks prātā, bet bērnam ienāk šīs jautrības, un jūs labāk atcerēsieties, jo patiesībā to, ko mēs iezubram, mēs aizmirstam. Tas ir arī pierādīts, par to es arī stāstu, kā tas vispār notiek mūsu dzubrīšanās laikā, kurā es arī esmu uzaugusi, iezubram, aizmirstam, jo vairāk
uztrenējam to izubrīšanas atmiņu, jo labāk, bet patiesībā mums vajag praksē darboties, mums vajag šo izprast, lai mēs pēc tam dzīvē saliktu šos kubiciņus pakāpeniski lēnām, bet saliktu viņus, lai spētu loģiski domāt un tālāk darboties ar rīcību, jo ir patiesībā interesanti, ka tikai, ja mēs spējam iezubrīt bez tādas prakses, bez radīšanas. Jo radīšana, kas tad ir radīšana? Tas ir individuāli katram. Un arī par to nesmieties, iemācīties, nesmieties, ka katram ir savs skats, cits labāk zīmēs, cits labāk skaidros, cits atkal veidos pavisam kaut ko citu, bet ir svarīgi katram sameklēt to savu mācīšanās iespēju, kā viņš vislabāk apgūst un nebaidīties no tā un to daudzveidību piedāvāt, ko arī es cenšos stāstīt un mācīt un rādīt un pati veidot, lai tiešām jums atvieglot to laiku šādi. Ar vienu klikšķi jūs spējat piekļūt visam gatavam, kas ir pārstrādāts, pārdomāts, un tālāk jūs paši radat, nebaidaties kopā ar bērniem. Tas ir man tas iedvesmas spēks, ko dot jums nebaidīties radīt, jo bieži vien galvā ir, kā tad es tur varbūt iztīšos muļķīgi, ka tagad es rādīšu kaut ko jaunu vai pastāstīšu kādu humoru, bet patiesībā mēs nokavējam daudz ko, jo šis brīdis ir dots. Mēs nemācīsim 1000 gadus, mums kaut kā prātā vienmēr galvā ir, mēs jau mūžīgi dzīvojam, bet tas radīšanas, šis brīdis ir tikai tagad. Tikai šis brīdis ir dots, ko novērtēt, ko pēc tam arī skolēni aiziet savās dzīvēs, arī kolēģi. Un mēs bieži vien arī vairāk nesatiekam šos cilvēkus, mēs varam piedomāt, protams, bet ir fantastiski tiešām sadarboties, nebaidīties un interesanti ir tiešām kopā to radīt. Šīs idejas ir tikai tāds mazs impulss jums, ko jūs spēsiet, jo es zinu, ka jūs spējat vēl vairāk, jo tālāk jūs satiekaties ar cilvēkiem, ar skolēniem un radat, jo idejas rodas no citām idejām un jūs kopā radīsiet. Ja ir droši kādi jautājumi, uzdodam, es labprāt atbildēšu arī info@radot.lv. Droši varat uzrakstīt, ja ienāk kaut kas prātā un praktiski, ja jūs gribat pamēģināt, iemetīšu rekur QR kods. Hops, jā. Šo QR kodu jūs varat izmēģināt paši šo zīmolu, jo bieži vien tad, kad skolotājs stāstā, nevienam nav skaidrs, bet tad, kad visi zīmē un klikšķina, šis sievišķīgais rozā ir tas, kas simbolizē rīcību, ka mums ir jādara, jādarbojās, un tas zīmols ir vispār to, lai akcentētu, ko mēs saprotam, ko mēs arī nesaprotam, un diskutēt noteikti izmēģināt šo zīmolu, jūs piekļūstat bez maksas, uzreiz ķeroties klāt mūzikas sadaļai, un noticot, ka jūs spējat to, jo nav tādi atsevišķi cilvēki, kas rada, visi rada. Interesants pētījums par to, tad, kad maziņi aiziet uz bērndārzu, tātad, kurš māk dziedāt, visi paceļ rociņas, un tad vidusskolā, kurš māk dziedāt, tad tikai daži paceļ, pat negrib celt. Mēs zaudējam savu ticību, savu darīšanas spēku dēļ citu iegalvojumiem, bet mēs katrs spējam, tas ir vienalga kādā līmenī, bet mēs katrs spējam to darīt un izbaudīt to dzīvi, ka mēs spējam tik daudzveidīgi radīt, darīt un priecāties, un jā, ne tikai mūzikā, bet kopā ar cilvēkiem, līdzcilvēkiem, un arī saprast, ka, ja kāds, protams, ir izaicinājums, ja kāds nāk virsū, un citam ir grūtākas dienas un izaicinošākas dienas. Atceramies, tas ir viņu stāsts, un uz sevīm neuzņemam, bet dodam sev to spēku, sev to mieru un tālāk piedomājam, lai viņam izdodās iziet dzīvē un noskaidrot, kas ir tās pa dusmām, jo mēs zinām, ka ir izaicinoši, protams, arī strādāt ar visiem skolēniem, ar pedagogiem, ar vadību, kopā sadarboties, bet atceramies, ja kāds nāk ar dusmām, viņš nāk ar dusmām tikai no savas dzīves pieredzes, tas nav vispār saistīts pat ar tevi patiesībā, jo šis ir tas uzdevums tev saglabāt to mieru, ielpot, un pēc tam
censties, ja nāk ar jautājumu, censties atbildēt, bet ja nāk ar pārmetumiem, šeit jau palaist to, izelpot un ļaut arī tam cilvēkam daudz ko saprast, kas viņam dzīvē ir jāaiziet, jo tas ir viņa ceļš un mums ir katram savs ceļš. Un patiesībā jautājumi ir arī viens no kursa stūrakmeņiem, lekcijā pedagogiem, kur mēs kā pedagogi iemācāmies skolēniem, lūdzu, neuzdod man jautājumus, nekavēj man laiku, un tā mēs arī iemācāmies paši dzīvot tā, neuzdod man jautājumus, vai, tur jau sākās problēma, kad ir jautājumi, bet jautājumi patiesībā ir lieliski, neviens nav muļķīgs, un tie ir ļoti, ļoti svarīgi, un bieži vien arī ienāk kāds prātā droši uzrakstam. Šis stūrakmenis, ko es mācīšu 12 pamatprincipos kursā, uzreiz padalīšos, jūs varat pielietot, izmantojiet varbūt Google formas vai kādu paskastīti, kur uzdot jautājumu, kur grūti varbūt skolēnam ir uzdot, iemetiet iekšā, viņi tā var būt anonīmi, pēc tam var izlasīt klasē un aizdomāties par to, jo jautājumi ir tie, kas liek mums domāt. Skaidrs atbildes uzreiz ir bieži vien mainījušās paudžu paudzēs to, ko mēs zinām šobrīd, kādreiz bija normāli, bet šobrīd tas jau ir nepareizi, tāpēc uzdodiet jautājumus, tas liek domāt, tas liek sadarboties, tas iemāca komunikāciju, tas iemāca arī respektēt otru un komunicēt cieņpilni, sākot cieņu ar sevi un tālāk jau ar to otru. Es ceru, ka šie instrumenti ir palīdzējuši un idejas jau sāk ģenerēties arī jaunas idejas un ko vispār darīt šajā mācību gadā, bet galvenais atvieglojot. Neuzņemties šo nastu, nedariet visu citu vietā, priecājieties, dariet, izbaudiet, jūsu spēks ir tas, ko jūs varat dot citiem, to enerģiju, to došanas enerģiju, to pareizo, pozitīvo enerģiju, ko ir jānotur sevī savā mierā ar elpu. Tāpēc izbaudam šo brīdi, šo elpu, šo momentu, kas paiet. Šis laivs gads ir apkārt tiešām, un mēs tiekamies atkal. Un tas ir patiesi prieks un gods būt ar jums. Un novērtēju ikvienu un saku sirsnīgs paldies, jo jūs esat tie, kas ir atbalstījuši, kāpēc mēs vispār darām to, ko mēs darām. Un noteikti arī rakstiet, kas jums ir vajadzīgs, kas jums ir nepieciešams, jo tāds ir mūsu mērķis radīt jums ar visu sirdi un dvēseli un ģimeni. Tāpēc sveicieni, uzreiz sirsnīgi sveicieni no mūsu kuplās saimes jums. Un noteikti es ceru, ka mēs tiekamies caur šiem visiem projektiem, caur jūsu radīšanu. Saku sirsnīgu, skanīgi iedvesmojošu sveicienu šim gadam un lai spēks vairojas.